Pirms 2 gadiem Norais kārai ieminējos, ka vēlos 3 mēnešus dzīvo Latvijā. Es gribēju meklēt savas saknes un uzzināt vairāk par kultūru, mūziku un valodu Latvijā, kura dzimis mans tēvs un mani vecvecāki. Paulo Šteinbergs ir ASV Džeimsa Madisona Universitātes asociētais profesors. Šteinberga vecāki nonāca Brazīlijā pagājušā gadsimta pirmajā pusē un satikās pilsētiņā Nova Odesa. Pats pianists ir dzimis San Paulo štata pilsētā Amerikāna. Es varēju apmeklēt māju, kura pagājušajā gadsimtā dzīvoja mans vectēvs. Tas mani ļoti iepriecināja. Bet es arī varēju satikt tik daudz brīnišķīgu cilvēku, spēlēt kopā ar viņiem un klausīties arī viņu mūziku. Uz savu radošo vakaru Rīgas Biržas namā Paulo Šteinbergs bija uzaicinājis komponistu Pēteri Vasku, kur 1977. gadā sacerēto skaņdarbu mūziku aizlidojošiem putniem izpildīja flautiste Dita Kremberga. Mūzika aizlidojušiem putniem, tur ir divi skata punkti. Viens, ko jūs jau pieminējāt, mēs dzīvojam pasaules lielākajā cietumā, Padomju Savienībā, un mēs nekur nevarējām aizlidot. Mēs bijām cietumā, bet putni bija brīvi, lidoja tur pāri, tur pavasarī atgriezās. Kā tāds brīvības simbols. Otrs vēl aspekts. Putni aizlido varbūt tāpēc, ka mēs esam tās viņa līgstošanas vietas ar savā augstprātībā iznīcinājušas. Un viņiem vienkārši tur vairs nav kur mitināties. Viņi vajag projām, viņi aizlido tāpēc, ka daba ir piesārņota un piesūkota. Tāpēc tā kā var būt. Bet putni ir tur un putni ir brīvi, viņiem ir spārni tādi paši kā eņģeļiem un lai jūs fantāzija iet kopā ar šiem skaņdarbiem un ar putnu balsīm. Paulo Šteinbergs uz Latviju atveda brazīļu mūziku. Izcilā komponista Ernesto Nazareta brazīļu tango Odeons latviešu pianists atskaņoja gan Rīgas Biržas namā, gan Liepājas mūzikas skolā, kur pasniedz meistarklases jaunajiem centīgajiem liepājniekiem. Noras kāras projektā apvienojošais elements ir mākslas objekts aizlidojošie putni, kura autors ir tēlnieks Sandis Aizpurs. Autors ar savu darbu nes vēstījumu, ka katrs no dzimtenes aizlidojošais putns
neaizlido pavisam, bet atstāj nospiedumu dzimtenes zeme. Aizlidojošie putni nozīmē pateicību pasaules tautiešiem, kas devuši savu pienesumu dzimtenei un kas, kā putni ar rietu vējiem, sūta mums atpakaļ nākamo paudžu vēstnešus. Esmu dzimis Brazīlijā un dzīvoju Amerikā, bet tagad jūtu, ka man ir trešās mājas. Mājas, kuras es joprojām atklāju. Sveicienu Šteinberga koncertam programmā Aizlidojošie putni Biržas namā sūtīja apvienotais Briseles jauktais koris diriģenta Kārļa Ostrovska vadībā un diriģents Inārs Bražs Parīzes koris Latve. Paulo Šteinbergs šobrīd dzīvo un strādā ASV Virģīnijas štata Harisonburgā. Pianists Džeims Madisona Universitātē pasniedz klavieru spēli. Ir daudz godalgu ieguvējs un konkursu laureāts dzimtajā Brazīlijā. 2017. gadā tika izdots pianistu studijas albums Alma Brasileira, kurā atskaņota Brazīlijas klasiskā klavieru mūzika. Tai ir īpašs nosaukums Šoru.
Pianists pilda arī virkni administratīvs pienākums kā Virģīnijas štata mūzikas teātra asociācijas prezidents. Konkursos viņš piedalījās žūrijas sastāvā, pasniedz klavierspēles meistarklases, vada lekcijas un radošās darbnīcas gan ASV, gan citur pasaulē. Latvijā pianists pirmo reizi ieradās 2017. gada maijā un sniedz šeit koncertus Svētā ģimenes mājā pie Magdalēnas baznīcas, Bruknes mūžā un Āgenskānu baptistu draudzē. Šī pianistam jau ir otra viesošanās Latvijā. Un maijā, jūnijā un jūlijā Šteinbergs sniedz 10 koncertus un 5 meistarklases ar brazīļu komponistu skaņdarbiem. Es priecājos šeit būt ar jums kopā. Mans tēvs ir dzimis Latvijā, bet es esmu dzimis Brazīlijā. Es tagad dzīvoju un strādāju Amerikā. Es mācos latviešu valodu, bet es labāk runāju angliski un portugāliski. Imagine all the layers or the many different instruments that you are going to normally hear in the choro. So you'll hear the percussion instrument, you'll hear a guitar, maybe even starting with an introduction here. You also will hear some clarinets or flutes all together. But this slow section will be followed by a very upbeat, percussive quality section. And that is influence from the Africans who also went to Brazil besides the Europeans. So you're going to hear an African influence here with a lot of drums being played in the middle section. Finally, to get back to the opening section, the ends, pay attention to the end, it will be like a scream. The ending sounds different, and then a scream in the very far away distance. This is how the piece will end. Paulo radošā darbība piesaistīja ļoti daudz jauno mūziķu. Tie varbūt pēc daudziem gadiem atcerēsies nodarbību ar maestro Rīgas Emīla Dārziņa klavierspēles nodaļas vadītāju pianistu Rudolfu Fanku, kurš brazīļu latviešu pianistam nodeva latviešu komponistu skaņdarba aranžējumus. Viņi viens pie otra atrada latvisko identitāti mūzikā. Kad būs vasaras izraudātas, kad būs izpriecājies prieks, mīlestība izmīlētā, mani apņems nāves miegs.
Adus gladiam remina, Dei mani vadinat, Astras briati, ille stima, Edrist mani valtinat. Kuldīgā Šteinbergs satika pasaules slaveno klavierbūvnieku Dāvidu Kļaviņu. Viņš dzīvo Vācijā, un viņa 4 metru augstās klavieres atradušas mājvietu ASV, Kanādā un Arābu Emirātos. Latvijā tādas ir vienīgi Ventspils kultūras centrā. Kā saka Paulo, šīs klavieres pašas par sevi ir vesels simfoniskais orķestrs. Hello, I'm here in Kuldiga, Latvia, with piano maker Davids Kļaviņš, who was born in Germany, but lives now in this beautiful town, and where he has his warehouse and has built the largest piano in the world. It's an honor to meet you and to actually play the pianos that I heard about and to really experience this from my fingers, ears, mind, eyes and all. So thank you for receiving me. Thank you. I appreciate you paying this visit to me. I highly appreciate all visitors. So everyone listening, welcome. Thank you. Beautiful sound. Beautiful mechanism, nice feel, interesting how soft you can play and you still can hear it, how well we can control the piano. So in my opinion, this seems to be, you found it, this is the way to go, and this is, your final product. But do you still plan on developing it even more? Do you have a new idea, and where do you want to get and where do you want to arrive? Yes, I have various new ideas actually, and I think the ideas will never stop. It's just about the practical possibilities to get to it by means of the capacity. But one of the next, if not the next project will be an una corda piano as a horizontal. And though it's a little bit against the principle of the optimum sound emanation, but for a small piano, that's not the top criteria. So there are pianists who demand, or not demand, but who wish for a grand piano version of the concert una corda piano because they love the sound very much, but they would also love to have the feel of the grand piano action. And I understand that, and if people wish that, the pianist's wish, or the client's wish is my command, so to say, then I build it. And actually, you could say every piano from the first una corda has been created based on the desires of pianists. Would other people be allowed or welcome here as well, absolutely. pianists? I'm very interested in networking, real life networking. So if somebody feels like coming to Kuldiga, always welcome. And I see a beautiful hall here. How can they schedule maybe a concert or recording? And is it possible? Yeah. We also offer recordings. We call the recordings night sessions presently because we don't have a soundproof concert hall. But after 6 in the evening, it's very silent. You don't typically have any outside noises, so we can record.
18. jūnijā priekšnesums Marijas Magdalēnas baznīcā bija veltījums bīskapam Andrim Kravalim dzimšanas dienā. Noslēgumā pianists atskaņoja himnu cilvēku dvēselei. Nekas tai nedrīkst darīt pāri, jo tajā ir mūžības elpa. So imagine the waves on the sea coming and going, but we, or the ship, going through the waves on our own journey in life. If something bad happens, we still have to have faith and courage to say, "It is well with my soul." Latvijā pavadīju brīnišķīgu laiku un ceru, ka rietumu vēji mani drīz atgriezīs.